Labrīt! Šoreiz par manu motivāciju. Kāpēc es daru to, ko es daru? Šeit internetā, bet nedomājiet, ka tikai internetā es runāju par šīm lietām. Es cenšos izmantot vairumu iespēju draudzē vai ārpus tās, lai personīgi pieskartos cilvēku dzīvēm un runātu par Dievu vārdu. Kāpēc es to daru? Romiešiem 10. nodaļā apostols Pāvils uzdod jautājumus. Kā lai cilvēki tic, ja nav dzirdējuši? Kā lai dzird, ja nav kas sludina? Kā lai sludina, ja nav sūtīti? Bet mēs zinām, ka esam sūtīti. Mēs, kas esam atzinuši patiesību, kas mēs ticam uz Jēzu Kristu, mums ir pienākums mācīt Dievu vārdu, darīt par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam un mācīdami. Arī apostols Pāvils instruēja jauno kalpotāju Timoteju, ka viņam visu, ko viņš dzird un visu, ko viņš mācās, ko tas kungs viņam ir atklājis, viņam tas ir jānodod citiem kalpotājiem, citiem vīriem, kas spēs tāpat arī mācīt atkal citus. Un tātad, kāpēc es šo daru? Kāpēc es dalos ar Dievu vārdu? Vai tad ar evaņģēliju nepietiek? Protams, ka evaņģēlijs mums ir jāsludina, un tas ir veids, kā neglābti cilvēki var nākt pie ticības, ja Dievs tos žēlo un atklāja viņiem šo vārdu un patiesību. Un, protams, ka arī draudzē evaņģēlijs ir viss centrā. Katrai svētrunai, katrai uzrunai būtu jābūt Kristus centrētai, jo mēs jau nesludinām vienkārši, kas mums ir jādara. Mēs sludinām uz Kristu, mēs sludinām, ka liekot savu paļāvību cerību uz Kristu. Kristus ir atbilde un Kristus ir tas ceļš un veids, kā mēs varam dzīvot šo jauno dzīvi, kuru Dievs mums ir devis. Bet tāpat Bībele mums atklāja, ka Dieva vārds ir noderīgs. Viņš ir noderīgs vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, mācīšanai, un to es cenšos darīt gan savā ģimenē, gan ārpus draudzes, gan draudzē, gan arī izmantot šo interneta platformu, kur ir tik daudz meli, kur ir tik daudz nepatiesības, un būt tur kā gaisma un saules, un man ir milzīgs prieks par katru, kas vai nu komentāros, arī palīdz šo kalpošanas darbu veikt, vai arī paši, kas veido kādu saturu, runājot par patiesību, cenšoties aizsniegt cilvēkus un mācīt viņiem Dievu vārdu. Bet tad, kāpēc es to daru? Pirmkārt, tie ir cilvēki, kuri ir ārpus Kristus, kuri nav daļa no Kristus draudzes, un man ir lūgšana un cerība, ka kādu no šiem video, ko jau vairāk kā 10 gadus es filmēju un taisu, ka kādu no tiem, ka Dievs tos varētu lietot, lai atvērt kādiem acis, lai kādi cilvēki nāktu pie patiesības, vai vismaz sāktu meklēt patiesību, un Dievs tos varētu glābt savā varnajā žēlstībā, tātad neticīgiem cilvēkiem. Bet tāpat šos videos filmēju, lai mācekļot, lai skaidrotu Dievu vārdu un skaidrotu visu to, ko Dieva vārds saka, jo arī Jēzus taču nesludināja tikai evaņģēliju, un apostoļi arī nesludināja tikai evaņģēliju. Bībele ir pilna ar tik daudz praktiskām pamācībām, kuras mums arī vajag saprast un ņemt vērā un saprast, kā tās pielietot. Un tāpēc, draudzē, ārpus tās es cenšos izmantot iespējas, lai mācītu šīs lietas un mācītu un dalītos ar to, ko Dievs man atklāja un ko es saprotu, un es neesmu nekļūdīgs. Ja kāds no jums redzat un saprotat, ka es galīgi šauju garām un ka tas nav bibliski, ar ko es dalos, tad jūs ir laipni lūgti to rakstīt vai zvanīt vai runāt, un es labprāt uzklausīšu, un ja es būšu kļūdījies, es to nožēlošu, un es uzfilmēšu video, kur es paskaidrošu, ka es tur biju pārpratis, bet mums ir pienākums. Es ticu, ka ne tikai tas kungs ir pavēlējis mums darīt par mācekļiem, bet arī es esmu aicināts, un man Dievs ir devis spēju saprast un arī paskaidrot lietas cilvēkiem, lai tie tās varētu saprast, un tās mēs saucam par kalpošanas dāvanām, un tāpēc gribu arī uzticams būt šajā kalpošanas darbā un skaidrot un mācīt cilvēkiem, un lai Dievs dod, ka tas tiešām nāk par svētību. Un es priecājos par katru no jums, kas kādreiz arī uzrakstat un pasakat, hei, šis bija interesanti, šis lika padomāt, šis bija tiešām par svētību. Es priecājos, lai Dievs jūs svētī, un līdz nākamajai reizei.